Šodien var teikt labrīt, vai ne? Un ko šodien mūsu pārdomām ir? Šajā Ziemassvētkos Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa, es tur laikam neesmu ielicis. 2. nodaļa, Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa no 1 līdz 20. Lūkas evaņģēlijs. Patiesībā, godīgi sakot, evaņģēlijs atbilstoši Lūkam. Evaņģēlijs ir viens, Kristus evaņģēlijs vienkārši Lūk viņa, kā vēsturnieks sarakstīja šādā veidā. Ir, ja? Lūka 2, 1 līdz 20. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceras pilsētas, un jums nav notulkots pareizi, latviski ir gāja augšup uz Jūdeju, Anabaino, un uz Dāvida pilsētu, ko sauc Bētlēm, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimts. Lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūti, viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņi dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto. Ietin viņa autiņos un gultīs silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gan nomodā zem klejas debesis sargāja savus ganāmpulkus. Un Jahves, jau kunga eņģelis, tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja un ļoti izbijās viņi. Eņģelis tiem sacīja nebīstīties. Redziet, es jums pasludinu labo vēstu, jeb evaņģelizēju un lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, jeb glābējs, Sotērs, kas ir Kristus kungs. Un redziet, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņos, bērniņa autos ietīt un silē gloši. Un piepieši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam, ja pie kā Dievam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gan savā starpā runāja, iesim uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē guloši. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un viss, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gan viņiem bija sacījuši. Un Marija visus šos vārdus paglabāja savā sirdī, tos pārdomādam, un gan atgriezās atpakaļ teikdam un slavēdam Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Svētais Tēvs, arī mēs šodien pateicamies, ka 2000 gadus atpakaļ Tu atsūtīji savu dēlu, ka otrā persona, mūžīgais Dievs, mūžīgais Dieva dēls, mūžīgais vārds tapa par cilvēku, pieņēma cilvēka dabu, lai iziet šo cilvēku dzīvi, tikt mūsu dēļ piesists krustā un ar savu dzīvi un nāvi panāktu izlīgumu un mieru ar Tevi. Lai arī šodien mūsu sirds saprot, ka Ziemassvētku vēsts patiesībā ir izlīgums ar Tevi, miers ar Tevi. Lai mēs priecīgi esam, ka tas jau ir panākts šeit uz zemes. Amen. Jautājums, kas ir Ziemassvētku vēsts? Ne jau Ziemassvētku zaķi, ne jau Ziemassvētku eglis vai Ziemassvētku tirdziņi, kā domā musulmaņu teroristi. Es jau negribēju to teikt, bet paslīdēju nespēju, kā islāma speciālistam, kas te spridzina visus un spridzinās vēl vairāk. Ja? Bet, protams, tas ir izlīgums ar Dievu, miers ar Dievu un inkarnācija. Miers, izlīgums, inkarnācija. Ja? Kas tad notika? Otrā persona, trīspersonīgā Dieva, trīspersonīgs Dievs, trīs personas, viens Dievs trīs personās, atbild uz filozofijā, jo šodien es teicu, ka jūs esat gudri atnākuši. Jautājumu, ko filozofija neatbild, nespēja atbildēt, viens un daudzi.
teoloģijā Bībele atbild uz jautājumu viens un daudzi cilvēce un cilvēks. Ja? Sapratāt? Tātad viens Dievs, pēc dabas Dievs, 3 personas. Ja? Un otrā persona pieņēma cilvēku dabu, kļuva par cilvēku, kāpēc? Lai iziet šo zemes ceļu un panāktu ar mums izlīgu. Kad tas notika? Lūka mums ir vēsturnieks. Velkiet vēsturnieku cepurus virsū. Es jums atgādināšu bišķi, kas ir studējis vēsturi. Kristieši parasti saka, ir, bet nav. Vai vismaz ir aizmirst, vai pieraduši pie tā, skatieties, kas notiek. Kas mums ir minēts? Cēzars Augusts. Kas tas ir? Kurš tas ir pa Cēzaru? Jūlijs Cēzars, ja? Jūlijs Cēzars. Pareizi vai ne? Kāpēc Cēzars? Tas ir Cēzars, kas ir? Ķeizars, kas ir? Tas ir uzvārds. Pēc Jūlija Ķeizara, visi pārējie Cēzari, ķeizari, pārējie imperatori ņēma vārdu Cēzars. Kas vēl paņēma vārdu Cēzars? Kaizara, ķeizars, Krievijā cars, visas pasaules valdnieki paņēmuši šo Romas, tev patīk vēsture, reku viņi ir, ja? Romas imperatora Cēzara, ja? Ja? Tātad viņi, kur ir, te mums ir, par kas vēl ir, mums nav minēts, mums ir Herods Lielais, pirmajā nodaļā Herods Lielais, ja? Herods Lielais vēl ir dzīvs, Sīrijā finanšu inspektors ir Kirēnijs, runa ir par ko? Par pirmo skaitīšanu, ja? Un imperatoram vajag naudu. Izraēļiem, jūdiem nevajadzēja pielūgt imperatoru. Visur pārējā Romas impērijā bija kas? Bija imperatora dievnami, bija imperatora bistes, un vajadzēja pielūgt imperatoru, vajadzēja pienest imperatoram tātad smaržvielas un tam līdzīgi. Ko izdarīja jūdi? Jūdi teica, mēs par tevi aizlūksim. Mēs nevis tevi pielūksim, bet tevi aizlūksim, bet mēs par to tev samaksāsim. Un jūdi nopirka tiesības, ka viņiem nav jāpielūdz imperators kā dievs, jo Augusts nozīmē dievs. Augusts nozīmē, viņš ir dievišķa persona. Jūlijam Cēzaram iedeva pirmajam Augusts, un viss turpmāk bija Augusti. Visi Romas imperatori bija Augusts, kas jāpielūdz. Ja? Un viņš izdomāja, ka viņam vajag saskaitīt. Kāpēc viņam vajag saskaitīt? Naudu. Cik dabūt naudu? Skaidrs. Ja? Visiem vajag naudu. Jums arī tagad taisās celt nodokļus, pārējo saskaitīt vajag, cik dabūt naudiņu. Un viņš saprot, ka lai nebūtu problēmas, viņš saka, ziniet ko, dodieties uz savu dzimto pilsētu, lai nebūtu problēmas, lai nebūtu sacelšanās. Un lai nebūtu traces. Un ko? Jāzeps dodas uz dzimto pilsētu, uz Bētlemi. Bet skatieties, es teicu, ka tur rakstīts ir uz augšu, doties augšu. Latviešu tulkojums pazaudē šo niansi. Proti Galileja bija zemiene, un Bētlem Jūdejā 800 metrus virs jūras līmeņa. Līdz ar to, kas viņiem bija jādodas augšu. Ko tas jums pasaka par Lūku? Lūka zināja, par ko runā. Jūs nevarat tā vienkārši lasīt cauri, un tajā laikā nebija ne Wikipēdijas tas. Viņš pasaka, un tad, kad jādodās lejā, viņš saka, viņi devās lejā. Latviešu tulkojums, protams, kārtējo reizi pazūd, bet grieķu tulkojumā, labā angļu tulkojumā ir. Pēc tam vēl vairāk. Katrā Romas pilsētā bija savs status Romas impērijā. Un līdz ar to vadītājs sauc citā vārdā. Tie varēja būt stratēgos, vai tie varēja būt citi vārdi. Un tās situācijas arī mainījās. Un interesanti, tad, kad Lūka rāda, kad viņi ar apostuli ceļoja, viņš pareizi nosauc šo vārdu vadītāja titulus. Ko tas jums pasaka, draugi? Es pat tālāk pieslēdzamies. Viņš zināja, par ko viņš runā. Mīļie draugi, viņš zināja bildi. Un pareizi, viņš vai pats piedalījās, vai bija atsliecinieks. Viņš bija vēsturnieks. Viņš zināja, par ko viņš runā. Par ko ir runa? Mums ir uzticams vēsturnieks. Mums ir uzticams vēsturnieks, kas apraksta uzticams notikumus vēsturē. Un 8 līdz 14, ja, tātad, kas ir šī galvenā vēsts? Tātad jums šodien dzīmēs glābējs, kas ir Kristus, Mesija kungs.
Ko tas nozīmē? Ko nozīmē Kristus, Mesija, glābējs, tātad glābējs skaidrs, glābējs izglābšana, ja? Kristus ir svaidītais, visi ķēniņi, visi pravieši bija svaidītie, bet sākot ar Dāvidu, Kristus bija tehnisks termins šim glābējam ķēniņam no Dāvida nama, kas atnāks un izglābs. Kungs ir Kyrios grieķiski, nozīmē Jahve, Dievs. Tātad šis bērns būs kas? Kaut kādā veidā arī pats Dievs. Tātad trīspersonīgā Dieva otrā persona pieņēma cilvēku dabu. Viena persona, divas dabas. Cilvēka daba, Dieva daba. Kas ir patiesas Dieva dabai, ir patiesas personai, ja? Un kas ir patiesas cilvēka dabai, ir personai, bet kas ir patiesas Dieva dabai, nav patiesas cilvēka dabai. Ja jūs nākat no luterāņu teoloģijas, tad luterāņu teoloģijā, kas ir patiesas cilvēka dabai, ir patiesas Dieva dabai, un luterāņu Dievs nomirst pie krusta. Pareizi, ja? Loģiski, ieslēdzam. Mēs sakam, nē, pie krusta Kristus nomira attiecībā uz savu ko? Savu cilvēcisko dabu, ja? Kāpēc viņam vajadzēja kļūt par cilvēku? Kāpēc? Tāpēc, ka kāds ir galvenais, pirmais augstākais balslis un otrais. Tu būsi mīlēt savu Dievu no visas savas sirds, no visas savu prātu, no visas savas gribas, savu tuvāko kā sevi pašu, 24 reizes 600, 366 dienas gadā un cik gadus jūs dzīvos. Ja? Un viens to cilvēks nevar, bet šis cilvēks to izdarīja. Ja? Skaidrs. Tātad miers ir ar Dievu. Pagaid, bet ja miers, tad laikam Dievam nav miers ar mums. Vēlreiz vecie tulkojumi teica, ka visiem cilvēkiem būs miers. Jūs redzat, te runa nav par to, ka visiem cilvēkiem, ka miers ir zemes cilvēkiem, pie kām Dievam labs prāts. Ja, nevis visiem cilvēkiem miers. Pēc miera neizskatās, man skatās uz pasauli, manējais redz beigos nepatikšanas priekšā. Ja? Bet cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts, tie, kas tic Kristum, tiem ir miers un izlīgums. Ja? Tātad Lūkas evaņģēlijas 1,76, un tevi bērniņi sauks par visaugstā pravietu, tu esi kungam Jahvem, pa priekšu sataisīt ceļu, lai dotu viņa tautai, tātad tie, kas ticēs, glābšanas zināšanas, caur grēku piedošanu. Kolosiešu 1,20, caur Dieva dēlu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mierā visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskanot, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu, caur viņu nāvi cilvēciskā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzēts, neaptraipīts, nevainojams, ja vien jūs paliksiet ticībā. Tātad šeit runa par izlīgumu, mieru, visumu radītājiem pavēlnieku. Un tagad apsūdzētājiem ir tiesības iepazīties ar apsūdzības rakstu. Tā vajadzētu, ja? Mēs taču neesam latviešu tiesas sistēmā. Kad apsūdzētais sēž cietumā, tā arī nevar uzzināt, par ko viņi ir apsūdzēti. Un šeit ir, kur mēs varam izlasīt apsūdzības labāk? Varam Romiešu vēstuli vaļā, 1. nodaļu. 1. nodaļa 1,18, bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā. No debesīm atklājas Dievu dusmas, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dievam redzamajos darbos, kas darīti kaut pašaus radīšanas. Tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, tātad tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties, jo Dievu pazīdami, tie viņi nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Dievu patiesību tie apmainījuši pret meliem, godājuši radību, kalpojuši tai, nevis radītājiem. Viņš ir augsts teikts, mūžīgi amen. Tātad, ko Pāvils saka? Visi cilvēki kopš radīšanas iesākuma pazīst, zina un tic patiesajam Dievam. Klausieties uzmanīgi. Es esam skaidrošu visu. Zina, pazīst, zina un tic patiesajam Dievam, bet tajā pat laikā noliedz un pielūdz elks patiesā Dieva vietā.
Ja? Visi cilvēki tic patiesajam Dievam, bet tic neglābjošajā nozīmē, ja netic, jeb tic uz pazušanu. Ja? Tātad tic, bet noliedz to, seju māna. Kāpēc pasaulē ir ļaunums, meli, uzmešana, aprunāšana un tā tālāk? Jo cilvēki pielūdz elkus, naudu, varu, atzinību. Un arī mēs, kristieši, diemžēl, mūsu funkcionālais glābējs, bieži vien ir nevis Kristus, bet kas? Naudiņa, vara un tam līdzīgi. Tātad, kas ir tavs funkcionālais glābējs? Tas, kas reāli darbojas funkcionāli, kas glābējs, ko tu uzskati par savu dzīves jēgu un mērķi, tas var nosaka, kā tu rīkojies. Ko tu patiesībā pielūdz. Ar muti tu saki pielūdz Kristu, un ar darbiem ko? Nevar saprast. Vai var pārāk labi saprast. Ja? Saprot, kur ir tā problēma. Ja? Tāpat ir cilvēki, kas saka, ka nepazīst Dievu, patiesībā pazīst Dievu. Kāpēc parādās Dieva dusmas? Vai Dievs dusmas parādās tajā, saka, es jums neatļaušu pīpēt, ne muļķības. Dieva dusmas parādās tādā apstāklī, ko apostols Pāvils saka, dariet, kā gribat. Dievs saka, sivuplē, mīļā tauta, šaujiet viens otru nost, griežiet viens otru nost, spridziniet viens otru nost, uz priekšu tauta. Izpaužieties. Izpaužieties. Ja jūs nepielūdz man, izpaužieties. Un mēs izpaužamies šeit uz zemes. Paldies Dievam, darbojas Dieva ierobežošā sistēma plāna, kas neļauj mums izpausties. Ja mēs varētu izpausties, padomājieties, ja mēs varētu izpausties, tad Dievs notur mūs, ja? Pareizi vai ne? Ja jūs parunāsiet ar cilvēkiem, kas ir strādājuši ar kriminālu sistēmām, viņi pateiks, ka kurš ir potenciāls slepkavu. Tālāk nerunāšu vairāk. Lai nebojātu šo skaisto noskaņu, pīrāgu noskaņu. Labi, ja? Pareizi, ja? Ja? Un kādu no jums teiks, ka nepiekrīt Pāvila teiktiem, ka pazīst, jeb tic Dievam? Pusauģiem kādajā brīdī iestājas pazudušā dēla, jeb meitas periods kristiešu ģimenēs, kad viņi paziņo, ka es neticēju Kristum Dievam un tā tālāk, bet viņi māna sevi un vecākus. Un lūk, kāpēc? Kas ir zināšanas no sākuma? Jūs taču atkal šodien mēs slēdzam, jūs esat visi mācījušies formālo loģiku. Man no filozofijas pamats. Kas ir zināšanas? Es pateikšu angliski un latviski. True justified belief. Patiesas, pamatojuma zināšanas. Kādā veidā? Jūs ienākat mājās no veikala, jūs gribat skatīties šodien seriālu, jūs bļaujat mājiniekiem, cik ir pulkstens? Un viņi saka, tik un tik. Es jau paskatās uz sienu, tik un tik. Un tu saki, jā, 6, viņš rāda 6, bet tā nav taisnība. Tā ir patiesa ticība, ir 6, bet nav pamatojumi, kāpēc baterija tā nav nomainīta. Un 2 reizes diennaktī, pat sabojāts pulkstens, ko dara? Rāda pareizi laika. Pareizi, ja? Ir saprotams. Tāpat arī cilvēks saka, uzvara loterijā un saka, es zināju. Un mēs zinām, ka tās nav zināšanas. Ja? Tās nevar nosaukt par zināšanu. Tātad pirms mēs ejam tālāk, ja kāds no jums nāk no austrumu sistēmām, es jums nosaukšu, lai jums skaidrs. Parasti mums ir hinduisms un budisms paveidiem modē. Es jums iedošu pamatu, lai jūs saprastu, jo parasti ļaudis vienkārši nezina. Tas ir diezgan šausmīgi man kā vecum dzenbudistam vienkārši klausīties auss svīst kopā. Hinduisms saka tā, ka viss, kas eksistē, ir maija ilūzija. Nekas neeksistē. Ilūzija, maija. Ja? Patiesībā viss ir viens un viss ir bezpersonīgs Dievs. Enerģija kaut kāda. Ja? Tas, ka tu nošauj, tā ir ilūzija kāda, vai kaut kas notika, tā ir ilūzija. Ja? Tam līdzīgi. Buda teica, nē. Jā, viss ir viens, ilūzija. Tas, ka tu domā, ka tu eksistē, ka tev ir vecāki, tuvinieki, tās ir muļķības, tā ir ilūzija. Ja? Patiesībā viss ir viens un viss ir kas? Nekas. Nothing. Viss ir nekas, tātad viss ir viens, viss ir Dievs, viss ir nekas, ja tad loģika nevar būt. Ja?
Bet jūsu atves jums saka, ka Dieva nav dvēseles, ka nav dzīves pēc nāves, garīgā realitāte neeksistē. Ir tikai matērija un šis materiālais fiziskais kosmos. Redziet, jūsu fiziskā atves neko neēdz no filozofijas. Ja patiešām realitāte būtu tā, kā jūs sakāt, ka Dieva nav dvēseles, nav dzīves pēc nāves, nav garīgās realitātes, tikai matērija, ja viss materiālais fiziskais kosmos, tad, ja tā būtu patiesība, tad tu nemaz nevarētu to zināt, ka tas ir tā. Un nevarētu vispār neko pierādīt. Ja? Man atkārtot vēlreiz. Ja tas būtu tā, tu nevarētu neko zināt un neko nevarētu pierādīt. Ja? Redziet, indukcijas problēma var saukt arī par cēloņsakarības vai dabas vienveidības. Angliski saucās uniformity of nature problēma. Visa zinātne, visa cilvēku rīcība balstās uz induktīvo secinājumu, jeb inferenci. Induktīvā inference secinājums pagātnes pieredzi projicē nākotnē, pagātnes pieredzi pieņem kā patiesu nākotnē. Proti visas likumsakarības un tā tālāk pie vienādiem apstākļiem darbosies līdzīgi arī nākotnē. Nākotne būs tāda pat kā pagātne. Jūs ejat naktī uz kurienu uz toaleti, un jūs zināt, ka jūs esat neveiksmīgi uzcēlis tur tādu slieksnīti paaugstinājumu, jūs sasicat kāju īkšķi. Šausmīgs bļāviens, jūs esat priecīgi, ka jūs neesat piecēluši visu savus ģimeni augšā. Nākošajā naktī jūs atkal dodaties. Ko jūs darāt? Jūs uzmanaties, lai nesasistu savu kāju, jo jūs zināt, ja jūs sasistīsiet, sāpēs īkšķis tāpat kā vakar. To sauc par nikto inferenci, par nākotnes projekcēšanu, pagātnes projekcēšanu nākotni. Ir saprotams, ja? Tas ir viegli, vai ne? Aicinu jūs piedalīties tagad mazā eksperimentā. Uzmanīgi, klausieties uzmanīgi. Eksperimenta noteikumi. Jūs nevarat izmantot indukcijas, tātad inferenci. Neeksistē dabas vienveidība. Jūs dzīvojat pasaulē, kā to saka materiālisms, viss ir matērija un viss ir nejauša kustība. Sapratāt? Visi saprat? Vēlreiz. Tātad eksperiments, piedalāmies lielā eksperimentā. Nopietni. Tagad būs eksperiments. Es jums rādīšu eksperimentu. Jūs neesat to eksperimentu nekad redzējuši. Jūs nedrīkstat izmantot, ka jums kādreiz kāds ābols nokritis no zemes. Jūs nedrīkstat. Nav inferences. Ja? Nav. Kas notiks, ka es laidīšu vaļā? Nu, ko jūs sakiet? Kā jūs domājat, kas notiks? Ko? Pareizi, labs filozofs teiks, es nezinu. Varbūt pildspalva uz augšu skries. Varbūt pildspalva kļūs ko par balodi. Nē, viņi nokrit zemē. Nu, ko mēģināsim vēlreiz. Esat uzmanīgi. Ko nedrīkst izmantot? Pagātnes pieredzi. Nākotnē nevar. Kāpēc? Daba nav vienveidīga. Jūs esat materiālisti. Viss ir matērija un viss ir nejauša kustība. Nu, tad vēlreiz, kas būs, kā jums būtu jāsaka, pareizi atbild, kā ir? Mēs nezinām. Mēs nezinām, kas būs. Ja? Mēs nezinām. Redziet, materiālisms skatījums saka, ka viss matērija kustība nejauši. Viss radās nejauši, nejaušības rezultātā, un viss kustība ir nejauša. Es jums ieliku smuku citātu un Richards Dawkins, varbūt nepārāk precīzi, bet viņš ir ļoti smuks. Kas ir Richards Dawkins? Varbūt esat dzirdējuši, jaunieši nav dzirdējuši, tas ir Kembridžas biologs, kā filozofs bezjēdzīgs, bet viņš briesmīgi cīnījās jaunais ateists par kristīgo ticību. Bet šeit viņš pareizi ierakstīja. Skatieties, ko viņš raksta. Aklu fizisku un spēku un aklas ģenētiskās reproduktīvas visumā daži cilvēki cietīs, bet citiem paveiksies, un jūs tajā neatradīsiet nekādu sakarību vai iemeslu un nekādu taisnīgumu. Visumam, ko mēs novērojam, ir tādas pašas īpašības, kādas mēs sagaidām, ja pašā pamatā nav ne nodoma, nav ne plāna, nav ne mērķa, nav ne laba un ne slikta. Nav nekas kā vienīgi akla, nežēlīga vienaldzība. DNS nezina, kas ir DNS. Nezina un nerūpējas,
DNS vienkārši ir, un mēs dejojam pēc tās muzikas. Ja? Iedomājieties, zinātnieki, kristietis sarunājamies ar savu draugu zinātnieku materiālistu. Viņš saka, Pēter, es šodien dodos uz laboratoriju, jo zinu, ka suverēnais, visvarenais un zinošais Dievs radījis pasauli likumsakarību un pārvalda to tā, ka es varu mācīties no likumsakarībām pagātnē, no varbūtīgām pagātnē, es varu tās projicēt nākotnē, es varu veidot bioloģiju, medicīnu, fiziku. Bet, Pēter, tu pastāsti man, tu kā materiāls, uz kā pamatojoties uz tavu pasaules skatījumu, ka viss ir matērija nejošā haudzes kā kustībā, kāpēc tu dodies uz laboratoriju šodien? Un ja jūs kaut ko sajēdzat vispār no loģikas un filozofijas, jūs teikt, tas ir nekaunīgi iznīcinoši. Tas ir ņirgājoši. Kāpēc tu dodies? Redziet? Ateists dzīvo nejaušība visumā. Viņam nav pamata cēloņu sakarībām un induktīvai inferencei. Nav pamata dabas vienveidībai, nav pamata zinātnei, kaput bioloģija, kaput fizika, kaput gramatika, kaput matemātika, kaput cilvēku valoda. Jums kāds ja mums kā kristiem ir pamats zinātniskajai darbībai, ateistam nav pamata. Ja tad cilvēks mēģina izlocīties un teikt, un skatieties, kāds šeit gājiens, bet viņi jau nesaprot, ka esmu gudrs, ka es jau viņus ķeru uzreiz aiz ausīm. Es jums iemācīšu arī ķert blēžus aiz ausīm. Viņš saka, tu zini ko? Es jau nesaku, ka es zinu 100%, kā būs nākotne. Bet varbūt, ka nākotnē notiks tā un tā, un es teikšu, blēdi nav pamata nekādai varbūtībai nākotnē. Ja tu nevari izmantot induktīvo inferenci, tad tu nevari izmantot nekādu varbūtību. Un to varbūtību, Pēteri, to var ielikt tādā vietā, ka tu dodies uz toleti. Ja? Saprotiet, ja, par ko ir runa? Tādi ir neiespējami. Bet jūs teiksiet, jā, bet Alvi, tu nezini, kā ateisti zinātnieki un daudz labāk par kristiešiem. Jā, ziniet, kāda problēma? Viņa melo sev un jums. Viņi saka, ka netic Dievu. Viņi saka, ko? Ka noliedz Dievu. Viņi saka, ka visums ir ko? Matērija, nejaušā kustībā, vai patiesībā pat neapjāds bieži vien. Un tad pat laikā, ko? Darbojas, it kā tā nebūtu. Ko tas parāda? Ka viņi rīkojas neatbilstoši saviem vārdiem. Pareizi. Skatieties vēlāk, gani aiziet, un kādas reakcijas cilvēki citi brīnījās, Marija pārdomājas savās sirdīm. Arī es negribētu, lai jūs aizskrienat prom un tagad domāt, ko viņš tur jocīgi domāja. Es gribētu jūs atlaist ar doktoru Johnu Diksonu no Makarī universitātes senās vēstures nodaļas līdzstrādnieku un pasniedzēju no 2002. līdz 2015. gadam. Tā ir Austrālijā, tā ir akreditēta universitāte eksperimentu. Ko viņš izdarīja? Viņš kā vēsturnieks, viņš Facebookā pateica, viņš pateica tā, ja kāds vēsturnieks, kam ir filozofijas doktora grāds, PhD vēsturē, filozofijas doktora grāds vēsturē, akadēmiskas grāds vēsturē, ja kāds cilvēks ar akadēmisko grāda vēsturē no akreditētas universitātes pateiks, ka Jēzus nav eksistējis, es izplēsīšu vienu Bībeles lapas pusi un jūsu acu priekšā viņu nokožļāšu. Viņš to eksperimentu teica, ka tas bija, skatieties, apmēram 10-14 gads, tagad to nevajag darīt. Paskaidrošu, kāpēc es pārsteigšu eksperimentu būtību. Tagad nevar, tagad ir Woke universitātes. Tagad ir aizgājis tik jocīgi, ka iedomājieties Hārvardas universitātes prezidente, visi zina, ka viņas doktora darbs ir plaģijāts.
Iedomājieties, Hārvardas universitātes prezidents, doktora darbs ir plaģiāts, viss to zina, un viņi turpina tur strādāt. Viņi tagad laikam nomet. Kāpēc viņi turpināja tur strādāt? Viņi pareizās ko rases, melnādainā, pareizā dzimte, sieviete, ja? Pareizā ideoloģija, woke neomarksisms un BLM aizstāvēja. Tā kā tagad tādu eksperimentu es nevaru darīt, jo universitātes pārvēršās par jaunmarksistu ideologu propagandu, kas saka, tā kā jāuzmanās, kur jūs ejat. Bet ejam tālāk. Kas tad īsti notika? Un Džons Diksons, mēs viņu labi pazīstam, viņš saka, es to pateicu, tagad aizgāju virtuvē taisīt brokastis, es domāju, ka viņš teica, es sataisīju kaut kādas podas. Kas nu tagad būs? Un tad nāca. Gatavojies ēst, gatavo bibliotēku, gatavo rītpus grāmatu, vai tas gatavs. Un kas viņam piedāvāja ēst? Grāmatu teica, ka ēst nekas. Jā, doktori vācu valodā, Dašlavs fizikā, doktors citur, bet neviens akadēmiskais doktors vēsturē no akreditētas universitātes, ko nepateica, ka Jēzus nav eksistējis. Tā visvairāk apstiprinātā vēstura pasaules vēsturē, senlaiku vēsturē. Arī šodien, lai dodamies prom, atceramies, ka Kristus, kad mūžīgais Dievs kļūst par cilvēku, lai panāktu ko? Izlīgumu ar Dievu. Lai ticībā viņam mēs atgriežamies no elku pielūgšanas, ticībā kungam, Kristum Jēzum, mums tiks piedots, mūsu grēki piedot, mums panāks izlīgums un miers ar Dievu jau tagad. Jā, apkārt būs karš, un būs kari, neuztraucieties. Būs grūtības, pārbaudījumi, bet jums būs miers ar Dievu. Un to panāca Kristus. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.